mūsu neparastajā YouTube kanālā, tāds vienīgi kāds organizatori, kur ciemojas šodien aktieris, Egils Malvārds, prieks tevi redzēt. Mūsu ofisā. Tu esi pieredzi noteikti pie kvalitīvākām filmēšanām. Šeit mēs ar 2 telefoniem filmējam, te patais sienas ir kabinets, kur tu bieži nāc un mēs tiekamies ar pāriem. Bet, es jau 2 gadus atliku šo domu, jo visu laiku nevarēju tehniski realizēt un sapratu, darīšu to tikpat vienkārši, kā tad, kad es filmēju sevi vienu pašu priekš YouTube. Tas mans mērķis ir tāds, tieši tāpat kā, kad es vadu lekcijas, es YouTube kanālu arī dalos no sevis ar savu pieredzi, kā organizators, kā profesionāls. Savukārt, tad, kad nāc kā viesis uz lekcijām, tu vari paust citu viedokli, kuru es neredzu, jo es neesmu klāt. Un tāpēc es ceru šodien uz tādu krāsaināku sarunu, un mēs te gan būs kaut kādi pārbaudījumi uzdevumi tādi, kaut kādi izklaidojums mazliet, gan mēs nopietni parunāsim, ko tu iesaki pāriem, kādi ieteikumi, tradīcijas, tādas dažādas tēmas. Un tad pirmais, ko es par tevi gribētu pajautāt, kāds neparasts notikums kāzās, kas tev īpaši palicis atmiņā? Kāzas pašas par sevi ir īpašs notikums, un katru reizi tas ir pilnīgi citāds, un kāzas nav, manuprāt, tas nav pasākums, tas nav korporatīvais pasākums, tas nav savā ziņā tāds izdomātais tematiskais pasākums, tas tomēr ir pasākums, kas ir katru reizi unikāls, jo patiesībā to pamattoni visam, lai kā, tu taču ļoti labi zini, lai kā censtos organizatori, lai kā darbotos vakar vadītājs, tā pamat noskaņa jau rodās no pašiem viesiem un no jaunā pāri vispirmām kārtām. Līdz ar to katrs kāzas tiešām ir īpašas, un tas nav pasākums, kurš atkārtojās un kur varētu teikt, šitās ir labākas kā iepriekšējās, ir citādas. Es vienmēr saku, tās ir citādas, bet tādi īpašie notikumi šogad vasarā bija vienas kāzas, kurās apgunstas Muižā, kur ir zināms, kur ir daudz kaķu. Un pirms mičošanas atnāca kaķis un atnesa jaunam pārim peli. Un nolika pašā deju plača vidū un sēdēja un gaidīja visu vieso. Un viesi bija sajūsmā un bildēja kaķi ar peli, jo dāvana ir, laime ir, nākotnē viss notiek. Jā, tādas lietas ir grūti paredzēt, un tās arī laikam ir tās visinteresantākās. Un kas padara katru arī to pasākumu, tie mazie krikumi, kas padara to mozaīkas kopumu tādu īpašu. Lieliski, man patīk ļoti tev atbildi. Vai ir kāda kāzas tradīcija, kur tev īpaši simpatizē un kur tu varētu ieteikt pārējiem? Es nezinu, vai to var saukt par tradīciju. Es pāriem gribu ieteikt labu garastāvokli, neskatoties ne uz ko. Un tradīcija tādā ziņā tie ir svētki. Un tie ir jaunās ģimenes svētki. Un šī tradīcija, manuprāt, ir visbūtiskākā jaunam pārim apzināties to, ka tie ir svētki. Tā nav darba diena, tā nav ekskursija, tas nav ceļojums, kas ir jāpiesātina ar notikumiem no viena gala līdz otram. Tā nav diena, kurā ir jāizdzīvo pilnīgi viss, kas vēl līdz šim nav izdzīvots, es nezinu, sākot ar izpletņiem un beidzot ar zirgu jāšanu un balūžu barošanu un tā tālāk. Bet, jā, šo tradīciju es ieteiktu visiem saglabāt un apzināti saglabāt. Neskatoties uz laikapstākļiem, neskatoties uz kādām ekspektācijām, kas varbūt ir no mazotnes kādam bijušas, kā nu tas būs. Ja? Un viennozīmīgi lielākie ieguvēji vienmēr kāzās, un arī jaunie pāri ir tie, kuri spēja priecāties par šo notikumu pamatu. Svarīgāko šīs jaunās ģimenes dzimšanas dienu tas ir pats svarīgākais. Un tad vai nu nāk mākoņi tajā brīdī uzlīst, vai leitas apakšējā malu nosmērējas mazliet, vai to visu uztvert kā tādu unikālas dienas, vienu no apstākļiem, kas nebūtu nespēja sabojāt to pamatu. Man ļoti patīk tev atbildi, jo es varētu teikt, mums personīgi, mūsu ģimenē ir tā kā nerakstītais likums mūsu vīru starpā, un arī bērniem tāds ir pārgājis, kad mēs svētkos un ceļojumos fokusējamies uz labo. Mēs nepievēršam uzmanību kaut kam, kas varbūt nav tā kā mēs esam iedomājušies, un līdz ar to, ja kādreiz saka bērniem būtu ceļot, un tur kašķēs vēl kaut kā, tad mēs esam tādā pozitīvisma vilnī, vai tā ir nedēļa vai 2, bet mēs esam tādi ritīgi uz viļņa, un arī svētkus mēs izbaudam un gan mazākus, gan lielākus visus, un tas ir tāds mūsu ģimenes nerakstītais likums,
kurš pats no sevis atnāca, un kāzas varbūt kā viens no, ja pāris īsāku laiku kopā, tad viņiem vēl visam jauna tradīcija veidos, kādiem, kas ilgāk, tā ievieš kā tāda tradīcija, baudīt. Un galvenais to apzināties, to darīt apzināti. Jo, protams, ka ir skaisti, ka ir iecerēta fotosesija, tā saucamajā zelta stundā, ja kad ir īpaša gaisma, un tā vakarā pēkšņi ir mākoņi. Ja. Un, protams, ka tā diena ir emocionāli piesātināta, un visi ir tādi citādi, jutīgi pret visu, kas apkārt notiek. Un mēdz gadīties, jā, ka tas ir, uzreiz ir vai, un tas tiek uztverts ļoti emocionāli un piedod citu krāsu, vismaz tā ir vakara sadaļai, bet pret to visu izturēties vieglāk un ar prieku par visu, kas notiek. Es gribu godīgi teikt, es reizēm apbrīnoju savus līgavus par viņu spēju sevi savākt un nepievērst uzmanību kaut kādām lietām, kā man šovasar 2 reizes saplīsa kleitas apakšā, un abas reizes dabūju griezt viņu nost un apdedzināt ar sērkociņiem, lai neirtu tālāk, jo tā pirmajā reizē bija tā, kad līgava ejot ārā no baznīcas, teica, viņa nevarēja paiet, un tad, kad viņa izgāja no baznīcas, mēs viņu nevedām uzreiz pie viesiem, es nevaru paiet, mēs paciet kleitu, viņa ir tā kā auduma tās skaras ar kājām aptinušās, tā, ka viņa nevar paiet, tā kā pilnībā. Viņa ejot iekšā baznīcā, bija aizķērusies aiz kleitais kurpes siksniņas vai kur uzplēsusi, un to gājienu līdz altārim pilnībā attirusi apakšu un apķērusies, bet tā spēja, ka viņa, Dācis, mēs te apsēžamies, Dācis dabūja šķēris, nogriež kleitas apakšu, apdedzina, un viņa turpina un bildēs, un neviens to neredz un nezinu, to zinu es, līgavainis, un pat vedēju to nezinu, viņu gāja ārā sagaidīšanai. Jā, tā spēja, es reizēm līgavas atbrīnoju, pie kaut kādām lielām, ja man, kas tāds būtu kleitai, man būtu baigi grūti, tā, bet tas ir... Ne, bet tas ir jādara, un tas tā man arī bija gadījums, kad uz kāzām tika salabot speciāli sataisīta priekš kāzām, veca mašīna, tika tur mēnešiem pie tās strādāts un darīts, un līdz baznīcai aizbrauca, un viss, paldies Dievam, arī tika pārsteigums izdevās, bet tālāk līdz viesnamām, mašīna neizturēja to ceļu. Un, protams, ir ieguldīts milzīgs darbs un ir ārkārtīgi žēl, bet, ja to uztver kā tādu notikumu, par ko visi atcerēsies, attiecīgi, tas uzreiz maina, ir ļoti svarīgi, kā uz tām lietām skatās, uz arī tādiem negaidītiem, varbūt pirmajā brīdī šķietam tādiem nepatīkamiem pavērsieniem, bet to viss ir mūsu galvās, galvās. Šis bija ļoti labs. Man tev ir vēl jautājums. Jā. Kas tev ir visspilgtāk palicis atmiņā no kāzām, kur tu esi bijis viesis? Vai tas ir kāds spilgts notikums, vai tieši pretēji tāds tevi ļoti emocijas izraisošs? Kas tev tāda, viena lieta, noteikti kāds daudz, bet kas tāda viena, ko tu varētu padalīties? Zin kā, mēs jau esam tie profesionālais kretīnisms tā galvā, un patiesībā ir tā, ka uz kāzām kā viesis es esmu ļoti maz bijis. Mūžā, es nezinu, 3 reizes, 4, manuprāt. Jā, tā tas ir sanācis, jo mēs tā darba teātrī ir bijis daudz un tā laika brīvā ir bijis ļoti maz. Un man dzīve vienmēr ir plānojuši citi, nevis es pats ar retiem izņēmumiem. Līdz ar to, kā viesis galvenā lieta, ko es novēroju un ko es sapratu, ko es arī vienmēr saku, arī tiekoties, teiksim, ar jauniem pāriem vai ar kāzu organizatoriem, ka mans uzdevums arī kā vakar vadītājiem ir piedāvāt. Mans uzdevums nav iet pēc kāda sastādīta plāna, 100% izpildot visu programmu. Jo arī tieši viens no iemesliem ir tas, ka būdams kāzās kā viesis, es sajūtu to, vai man ļauj tiešām atpūsties, kā es vēlos to darīt. Vai arī man ir tomēr kaut kāds tā kā pienākums ņemt dalību kādos pasākumos, kur varbūt iepriekšējā dienā, jā, varbūt šodien no rīta arī, jā, es ar lielāko prieku, bet tajā konkrētajā brīdī, man gribējās parunāties, teiksim, ar sen neredzētu cilvēku, un es ļoti novērtēju to, ka tajā brīdī neatskanēja milzīgas bungu rīboņus un taures, ka tagad visi ceļamies, jā, un tagad visiem kopā obligāti ir jādara kaut kas. Un pat ja atskanēja kāds piedāvājums, tad es varēju izvēlēties, vai es ņemu tur dalību vai neņemu. Un tas, kā teikt, neietekmē kopējo vakar noskaņojumu un gaitu, ja es tieši konkrētajā brīdī negribēju kaut ko darīt. Un man liekas, ka tā ir ļoti būtiska lieta arī vispār domājot par kāzām un domājot par viesiem, ņemt vērā to apstākli, ka ir jāļauj, tā telpa ir jādod. Jo mēs katrs, mūsu tie dzīves ritmi ir ļoti dažādi visiem.
Un ir tādi, kuri biežāk brauc uz kāzām, kuri jau salīdzina un iet ar interesi skatīties, kas te šeit būs tagad šodien, un vakar bija kaut kā citādi, un aizvakar bija vēl kaut kā citādi. Ir cilvēki, kuri vienkārši strādā, un tas ir milzīgs lēmums, ka mēs tagad ar ģimeni aizbrauksim, atpūtīsimies, ja, un ļaut viņiem arī atpūsties, tiešām kā viņi tajā brīdī to vēlās. Līdz ar to, man liekas, ir ļoti būtiski, protams, maksimāli piestrādāt pie tā piedāvājuma. Savukārt, šī vakara gaitā rēķināties ar šo dažādiem cilvēkiem, ar dažādu izpratni par atpūtu un ļaut tiešām, lai visiem būtu forši. Man prieks to dzirdēt, jo tas ir tas, kāds ir kāzu aģentūras koncepts, kā mēs redzam kāzas, un arī tāpēc, ja mēs ar tevi tik daudz gadus kopā sadarbojamies, mums šis redzējums ir līdzīgs, ka mēs piedāvājam viesiem piedalīties, un tā ir viņa izvēle piedalīties vai nē, un mums par prieku un laimi manas un manas komandas izdomātās un organizētās aktivitātes un tevis novadītās aktivitātes viesiem ir saistošas un viņi viņās piedalās. Bet tas ir viens koncepts, ka mēs piedāvājam. Es domāju, tas arī ir viens no iemesliem. Tāpēc, ka tāds piedāvājums, viņš paredz šo te izvēles iespēju, un cilvēki pavisam citādi reaģē tajā brīdī, kad tu piedāvā, nevis, ka tu sit duri galdā un saki tā. Mēs tagad visiem obligāti, neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi no izdarto glāzīšu skaita, neatkarīgi no kā mums ir jāiet tur. Un tagad jūs visi leksiet vai tagad visi dziedāsiet. Nē, tas, es domāju, arī tavas aģentūras, tas ir tāds liels pluss, jo es strādāju gan ar tavu aģentūru, gan ik pa laikam vēl ar kādu citu, gan arī pie manis vienkārši vēršās jaunie pāri. Un tā ir tāda būtiska, manuprāt, ļoti būtiska. Tā ir arī lieta, par ko mēs vienmēr runājam pirmajā tikšanās reizē, gan šeit, aģentūrā, un tas ir tāds pamats visam, lai izdotos tā kā vajag un tā kā, lai būtu forši. Jā, ko mēs ļaujam baudīt. Es piebildīšu, ka mēdz būt reiz, ka mēs viesiem kaut ko mazliet uzspiežam. Tas ir tad, ja tas ir svarīgs līgavai. Tad ir bijis, un mēs abi zinām, ka ir reizēm grūti. Piemēram, ļoti grūti dabūt video novēlējumus, bet ir līgava, un man tā bijis kāds reizes 2 vai 3, un 2 reizes ienāk prātā, bet varētu būt kaut trešā. Viņai ir ļoti svarīgi šeit video novēlējumi, viņi grib video novēlējumus, cilvēki kameras priekšā nevēlas runāt, mēs arī tiek sēžam, un tomēr ir bišķiņ grūti, mēs izslēgsim, mums reiz paliks vieglāk, arī mēs sēžam manā ofisa darba telpā un vidē, bet vienalga, tā varbūt vienkāršāk, man mazliet sarežģītāk, ka tas pieredz, bet cilvēkiem ir grūti kameras priekšā, un tagad jau jāfilmē novēlējums viss, un zinu, kad ir tās dažas reizes, kad mēs esam tā kā aicinājuši, palīdzējuši, dotuši uzvedinošos jautājumus un tēmas un tām lietām, kas pārim ir tiešām ļoti svarīgas. Nē, tāpat arī par vakaru gaitu, tomēr ir tas rāmis, un, kā es saku, arī kāzām ir savu vakaru dramaturģija, kur ir būtiska. Tas, ko es minēju par to, ka mēs piedāvājam, nenozīmē to, ka viss notiek pašplūsmā, un tagad, ko katrs grib, to katrs dara. Nebūtu ne. Tas arī ir organizatoru vai vakaru vadītāju viens no pienākumiem tomēr izveidot šo te rāmi un saturēt to visu kopā. Tas nenozīmē tādu visatļautību vispār, bet tāpat laikā būt elastīgiem un tiešām nebūt burta kalpiem un ieplānot to ņemt par pamatu, bet ne kā obligāto programmu minūtē. Es par to, jā. Jā, es tev sapratu, es tik domāju, lai tur otrā pusē arī mūs labāk izprot un lai tas noder pašiem pāriem, jo es esmu saskārusies, ka man sākumā atnāk ar uzstādiem, ka gribu, lai scenārijs būtu minūtē, bet tad, kad mēs izrunājamies, tad mēs nonākam, jo reizēm tas ir bijusi tā negatīvā pieredze tādos citos pasākumos, un tad no tā veidošas, ka es gribu, lai man ir plāns, un jūs to pilnībā īstenoju. Jo īstenībā izņemot kāzu scenāriju, to noris, pārējās visas lietas mums kāzās ir ļoti pēc plāna. Tā kā dekorācijas mums pārredz, tāmē līdz pēdējiem svešturītim, svecītē, klāt ir bildes prezentācijā, kas viņam būs, kāds krēsls būs no mums, kāds galdauds, kāda dzēriem būs bārā un hoteļs, glāzi, līdz pēdējiem viņi redz. Un tā ir lieta, ko var kontrolēt un ko vajag kontrolēt, bet ļaut viesiem atkal baudīt, bet mēs nonācām no neuzspiešanas pie kontrolēšanas. Bet tagad tādai izklaidei, es gribēšu, te ir fotogrāfijas, gribu, lai viņas apskaties, tā viņas nav jārāda, jo pēc tam es ceru, ka izdosies uzlikt uz ekrānu. Tur jāapsaka, kas saista šīs fotogrāfijas. Kas saista? Jā. Visas šīs fotogrāfijas savstarpēji. Tā, tas nebūs tik vienkārši, kā man likās. Ko tu pat redzot kaut kādu konkrēto bildi, ko tu domā, kāpēc tā bildi tur ir?
Ak, šausmas, man likās, ka es esmu attapīgāks. Man arī. Jā, vai ne? Okay, es tev mazliet palīdzēšu. Tātad, tur, kur ir automašīna, tās bija kāzas, kuras tu vadīji 2 dienas pēc olimpiskajām spēlēm. Jā. Un Līgavens piedalījies pie olimpiskajām spēlēm. Jā. Un tur ir virsū viņa vārds, uzvārds un uz mašīnas, kur viņš brauc Latvijā, ir virsū. Tad šeit tu iekšā vadi. Tad es esmu tas, ko vienojošais. Jā. Jā, un es uzreiz meklēju pēc kaut kādām citām pazīmēm. Visur ūdens, ne visur ūdens. It kā ir ūdens, it kā nav. Bet es speciāli skaties tās bildes jau dažādas. Tur ir ziemas kāzas, jā, tur ir rustikas stila, visam savādākas kāzas, un katrs ir pilnīgi savādāks. Un tas, kas viņas vienā, tas es to vajag. Paldies tev, tu zini, cik es esmu pateicīga par visām tām kāzām, ko mēs esam strādājuši. Es tev arī. Jā. Un tagad nav, tā nav koķetērija. Tā tiešām tā ir, tāpēc, ka ir šī nu gan, man liekas, ir viena no tām nozarēm arī, man profesija, pamatprofesija, aktieru profesija, tomēr ir lielā mērā Latvijā saistīta ar pieredzi. Tad, attiecīgi, teiksim, kāza organizēšana, tā arī ir milzīga pieredzes lieta, jo tā balstās nav tādas rokas grāmatas, lai kā mēs gribētu, kādā veidā to darīt, un kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Kā jums minēja, katrs kāzas ir atšķirīgs, katrs jaunais pāris ir atšķirīgs. Līdz ar to vienīgais, uz ko tu vari balstīties un uz ko tu vari, kā teikt, strādāt uz priekšu un darīt to arvien labāk un labāk, tā ir pieredze. Un arī Latvijā nav daudz arī aktieru šī iemesla dēļ, kas nodarbotos ar, jo tas ir īpašs pasākums, un tam ir nepieciešama pieredze, turklāt daudz maz regulāra pieredze. Jo tāpat kā mūsu ikdiena mainās strauji, tāpat mainās jaunie pāri, un nevis tādā ziņā, ka viņi kļūst jaunāki vai vecāki, viņi vienkārši ir cita paudze lēnām nāk, un ir cita izpratne, un citas vēlmes, un arī cita tā sajūta, kā atpūsties, kā nosvinēt. Un tiklīdz tu esi kādu posmu, manuprāt, nebijis klāt šajā procesā, tā ļoti viegli ir pēkšņi atkrist gadus 10 atpakaļ, vai savukārt atkal pārspīlēt, mesties kaut kādā jaunā virtuālajā pasaulē, kas varētu realizēt kaut kādas tādas tikai šodien aktuālas paņēmienus. Līdz ar to tā pieredze ir milzīgi liela nozīme, un tas ir, tāpēc arī tā aģentūra ir tik laba. Jūs to darat regulāri, un tā pieredze visu laiku papildinās, un nemaz nerunāsim par visādiem ekscesiem, kas ir jārisina, un kur liekas, ka cits kristu panikā, pilnīgi apstākļu dēļ. Bet tā pieredze, jā, tas ir tas, kas Jā, tā ir ļoti jocīga sajūta, jo es jau vairākus gadus tiešām sevi sajūtu, ka es esmu īstajā vietā un daru ļoti tādu svētīgu darbu. Un tā ir ļoti laba sajūta gan jūs, ka komandai, visiem, ko mēs sadarbojamies, un ka tas ir tāds cēls mēs, tad mīlestības svētki tiešām ir mīlestības svētki, mums ir izdodas par to pāri. Un tāpēc tur bija ļoti dažādas tās bildes, kuras, lai tās kāzas ir ļoti, ļoti dažādas, jo tu vadīji latviešu, angļu un reizēm krievu valodā, tad viņas ir ļoti dažādi pāri no visas pasaules, bet tas ir tas vienojušais faktors. Varbūt tāpēc, ka aktieris māki būt dažāds arī. Es nezinu. Kur ir tavs noslēpums? Tajā, ka tu esi tik liels. Nē, zini, kas viena lieta ir, kas ir. Man patīk to darīt. Un tā ir vēl viena lieta, kas manuprāt, ir ļoti būtiska, un es ik pa laikam dzirdu kaut kādas atsauksmes arī par citām kāzām, par citiem kāzu vadītājiem. Un tā ir vēl viena tāda it kā nerakstītā, tāda netveramā, mēs daudz runājam par tām nerakstītām, netveramām lietām, jo, kā mēs saprotam, arī vakar gaitu var principā ar izdomu uzrakstīt jebkurš. Bet kā to realizēt, šīs te netveramās lietas, acīm redzot, ir tās arī, kas atšķir. Un es esmu dzirdējis arī par vakar vadītājiem, kuri ir dažādi iemesli, kāpēc viņi to dara. Un man prieks, ka manas profesijas pārstāvji nav to vidū, bet ir dzirdēts, jā, par vadītājiem, kas izmanto šos te pasākumus, kā sev ko, lai pierādītu, vai kādam citam kaut ko pierādītu. Var sakot, tie nav balstīti uz tādām netveramām lietām. Jā, es saku, man piemēram to patīk darīt, un es to apzinos. Es to arī saku, ka man to patīk darīt, man tiešām arī patīk to darīt. Es izmēs pāriem saku, ka tu manu sadarbību, tā kā darba draugus un tiem, kuriem es sadarbojos, un tas nav viens vai divi vakar vadītāji, ir
visbiežāk kādi 5, 6 līdz kopā es strādāju 10, esmu skaitījis par šiem 20 gadiem, bet tāpat ir par dekoratoriem, ielūgumu mākslinieciem, fotogrāfiem ļoti atšķirās kāzu diena un tas, ko viņi dod, ja viņiem patīk tas, ko viņi dara, ja tā ir viņu sirds lieta, jo viņi principā to dara nevis tāpēc, ka viņi to saņem atalgojumu, tas atalgojums ir enerģijas apmaiņai, lai sievu laistu ārā no mājas, kā man teikts un tā, bet tas ir tāpēc, viņiem tas patīk, viņi to darīt arī, ja mums nebūtu šīs te pasaulē nauda, ar ko, kas mums ir nepieciešama, lai dzīvot, jā, viņiem to ļoti patīk, un to var redzēt, jo viņi to dara citu attieksmi, nekā tie, kur to dara kādu citu iemeslu dēļ, un tā attieksmi netveram, un tātad, kad viņiem patīkās, un otra lieta, kas man arī liekas ļoti būtiski, ir konkrētās personas attieksmi pret laulību un pret attiecībā. Pat, ja ir dzīve viņam sanākusi tāda, ka viņš ir šķīries vai nav saticis otru cilvēku, bet ka šis cilvēks vienalga laulību uztver par vērtību. Jo vairāk mazāk tomēr tie sadarbība pat ielūgumās, tā kā, kas varbūt nav tikai vakar vadītājs vai mūzis vai kas, bet tomēr man apkārtā tas mans burbulis, tā var teikt, kā negadamās teikt, ja? Gan draugu lokā, gan ģimenē, gan arī kāzās veidojas no cilvēkiem, kuriem laulība ir svarīga, jo tas dod pavisam citu to attieksmi visās niansītēs. Te ir tā, ka te ir 3 lietas, 2 no viņām esi teicis, un tā ir patiesība, un viena ir meli. Un to vajadzētu nolasīt, un man vajadzētu uzminēt, kas no tā ir patiesība un kas ir meli. Bet tagad nav godīgi, tagad tu sagatavoji šo te. Nē, tu negatavojies. Jā. Tā nolasīt visus 3, ja? Jā. Bet es tāpat varētu zināt, ja mēs esam kopā strādājuši ļoti daudzās klāsās. Es tā ceru, ka tāpat varētu zināt. Latvijas Nacionālā teātra cienītāji, zinot, ka Egils vadīs kāzas, atnesa viņam uz kāzām puķes, jo vēlējās pateikties par izrādi, kura viņu īpaši uzrunāja. Tas bija pirmais. Kāzās 19:00 uzreiz pēc siltā ēdiena pasniegšanas pazuda elektrība, atjaunojās 3 naktī. Egils novadīja kāzas tā, ka ne pāris no viesi nepamanīja, ka kaut kas nebūtu kā plānots. 3. Egilam ik pa laikam gadās traki stāsti par līgavas zakšanu. Ir bijis, ka līgavainis saka, ka viņam vienalga un neiet pakaļ līgavai. Ir bijis, ka draugi ar degvīnu pudeli un līgavu ieslēdzas un uz pāris stundām kāzas apstājas. Taču vai ir bijis tā, ka līgavu zogot viņu izrauj pa svinību vietas 2. stāva logu? Visi ir patiesība, bet vienam nav jābūt patiesībai. To vienu es zinu, jo par tām vienām kāzām tas ļoti pateicīgi, kas bija mums Bieriņu pilī, kur viņi iegādājas ģeneratoru, jo tu izdarīji ļoti lielu darbu. Un iznesi uz sevis bez elektrības kāzas. Jā, bet bez jums, bez aģentūras un bez pašu pils darbinieku palīdzības tas nebūtu iespējams, jo tas kā arī pati pils toreiz. No visiem pakšiem meklēja ārā sveces, tādas paši, man liekas, bija pārsteigts, cik daudz viņiem sveces atrodas tajā vakarā pilī, lai varētu to realizēt, jā. Jā, un tas, ka mēs dabūjām arī turpat tūmā, pils dabūja ģeneratoru, vismaz dīdžiem ar mūzika, un tas bija arī vienīgais. Tas ģenerators nevilka pat bāram blenderi. Tas bija viss, ko varējām. Tas bija mazais ģeneratoriņš no kaimiņiem vai kur. Jā, tas komandas spēks, laikam, tas, kas tādās neparedzētās reizēs, un to es ļoti novērtēju, bet arī to, cik tev tas bija uz sevi. Jo tas, kas ir tas kompliments, manuprāt, tavam darbam, un arī kopumā komandas darbam, ka šajās kāzās ne jaunais pāris, ne viesi nepamanīja, ka nebija elektrība no 7 vakarā līdz 3 naktī, ka, visā pilī nebija elektrība. Tur bija problēmas, atceros, ar silto ūdeni numuriņos, tā kā kāds aizgāja, tad prasīja, kas noticis, kas par lietu mums no siltais ūdeni. Jā, pēc tam viņiem ir tagad ģenerators un tas ir atrisināts. Tagad tā ir patiesība. Un es domāju, ka ziedus, ka neviena teātra apmeklētāja to varētu būt nesusi ziedus, bet tā pašā laikā līgavas zakšana arī ir, jau palikusi mazāk pēdējos gados, bet tāpat ir, bet vai tā, ka līgavains vispār nav licies, nezins, varbūt es viens kāds atceros, kad mēs lūdzāmies līgavainis, ieslēdzās virtuvē, man liekas. Tagad jāatbild, vai
tā zakšana un par otrā stāva logu izraušana. Otrā stāva, nē, ok, tad par ziediem ir patiesais. Otrā stāva izraušana, lai arī cik traklēks, ka tā nav patiesība. Man arī kā vakar vadītājiem ir ļoti svarīgi, kā es saprotos ar jauno pāri. Tas nav tikai vienpersonisks, vienpusējs, kā teikt, lēmums. Man gribas ticēt, ka arī lielākai daļai citu vakar vadītāji ir tieši tāpat, ka ir ļoti būtiski satikties. Un nav nevienai pusē nav iemesla apvainoties vai izdarīt kaut kādus ārkārtīgi grandiozus secinājumus. Ja, teiksim, jaunais pāris izlēmj par labu citam vakar vadītājiem, savukārt vakar vadītājs saka, es jūtu, ka mums, jo tā tiešām ir īpaša diena. Un tam ir jābūt appusēji un ir jāsajūt vienam otru, tāpēc arī par šīm te ir ļoti iespējams arī no kāzu izmēra ir ļoti atkarīgs. Citreiz atkal tieši tāda zvaigzne, ja viņam ir vairāk tāds konferencieri, teiksim, pienākums, varbūt tās, ka tas nostrādā. Jā, ir dažādas kāzas, un arī, kad vēlās šīs kāzas, lai viņas nav personiskas, lai viņas ir vairāk tā kā šovs, lai netiek uzrunāts personiskas tēmas, lai netiek iesaistīt ģimene, pāris negrib atklāties viesiem, viņi ļoti noslēgti ir. Jā, un tad ir atkal cits vakar vadītāja veids, un visi smējās, visiem ir jautri, bet mēs neejam dziļumā, mums ejam virs, tas man ir retāk, bet mēdz būt sevišķi, kur ir milzīgas kāzas, teiksim, virs 200 viesiem, kur tiek būvēta skatuve, kur tiešām ir uzaicinātas populāras grupas, kas vakarā spēlē, tas ir bišķiņa cita. Tās arī ir kāzas, bet tad arī ir cita veida, arī šis vakar vadītājs ir cits, un tur ļoti iespējams nodara tieši tādi, kas paņem to centru, tajā brīdī, kad vajag, un visi pār pa 200 viesiem tajā brīdī momentāli apklust, jo redz, ka ir iznācis, es nezinu, tur sarkans zaļā uzvalkā ar partneri, citreiz divatā, tad vada šāda veida, kā saka, atkal ir sava specifika un kaut kas cits, un tur, protams, dāmai, kas vada, tad viņi ir jābūt tam centram, kas uz tā pat kopējā brīnišķīgi sapucēto skaisto dāmu fona, kas paņem to vietu tā, kā, lai pievērst uzmanību. Man tur ir vēl viens uzdevums. Jā. Es domāju, ka viens labāk atbildēm. Es ceru, ka šis ir grūtāks uzdevums, pirms es tā saku, jo šis uzdevums ir grūtāks. Tātad, jautājums ir tāds. Ir ticējums, ja vīrieti mīl šie dzīvnieki, tad viņš būs mīlošs vīrs savai sievai. Kur ir šie dzīvnieki? Vēlreiz? Ir ticējums, ja vīrieti mīl šie dzīvnieki, tad viņš būs mīlošs vīrs savai sievai. Kur ir šie dzīvnieki? Kuram dzīvniekiem? Kaķi. Tā, skaties pareizi atbildi. Tev ir 2 kaķi, vai ne? Man ir 2 kaķi. Viņi tev mīl? Viens noteikti par otru, es nezinu. Otrs izliekās, ka nebija. Jā, kaķi. Tad tu esi labs vīrs savai sievai. Labi, to mēs noskaidrojam, tomēr kāds personiskas detaļas. Jā, un ja man uzdod šo jautājumu, kā var citādi atbildēt, tad es esmu labs vīrs savai sievai. Jūs esat ļoti kopā. Tas tagad tāds daudz nozīmīgi. Tas ir kompliments, tad es labs vīrs savai sievai. Pietiekami labs, lai būtu tik ilgi kopā, teiksim tā. Ok. Visi manu domas, es nedomāju tā jokot. Vai 17. gadsimtā Krievijā Līgavai bija iespēja kāds dienu apmeklēt labierīcības? Nē. Jā. Pampers, jā. Tā esmu lasīju vienā grāmatā. Ok. Jo es esmu dzirdējis, tas bija gan augstdzimušām, kad ir tas, kad tronis un tad tronī, turpat viss arī notika. Cik labi mūsdienu līgavām. Un es teiktu pat ne tikai mūsdienu līgavām, bet arī viesiem. Jā, tām kleitām. Kas pēc ticējumiem notiek Francijā, ja līgava kāzu plānošanas laikā uzkāpt kaķim uz astes? Tagad mums ziemas es jūtu. Ieteicams kāzas atlikt uz veselu gadu. Nē, jābūt uzmanīgām līgavām. Nevajag kāpt kaķiem uz astes. Principā nevajag. Pat negatavojot kāzas, netuvojoties dzimšanas dienā, ne rīkdienā. Nekāpiet kaķiem uz astes. Man tev ir jautājums, vai tev ir kāds pirms kāzu vakara vai rīta rituāls? Ko tu dari no rīta pirms kāzām vai tu dari vakarā pēc kāzām? Viens vai otrs. Jebkurā gadījumā, es domāju, ka tāds rituāls nav, bet
tā sajūta ir, ja kurā gadījumā ir tāda, ja vakarā ir kāzas, ja, teiksim, tas nav arī pa dienu, teiksim, ceremonija vai pašas kāzas nenotiek pa dienu, tā diena ir aizņemta. Es nekad neko neplānoju dienā, ja ir vakarā jāvada kāzas. Ja to var saukt par tādu kā rituālu, droši vien, ja es tam pievērstu milzīgu uzmanību, gan jau, ka tur ir vēl kaut kāda krikumi, ko es katru reizi daru, pats neapzinoties tieši tā un necitā. Bet, jā, tas ir viennozīmīgi. Es neko neplānoju tajā dienā. Tā diena ir neatkarīgi no tā, vai ir jābūt kāzu vietā 12. vai jābūt 7. vakarā. Tas nemaina faktu, ka tā diena ir aizņemta. Tur neko nevar ieplānot. Tur nevajag ieplānot, un es to nedaru. Varbūt brīvs vai nesavā. Jā, un lai būtu, es tomēr tam pieslēdzos arī ātrāk, tāpat tās vakar gaitas, tad ir vēlreiz domās jāaiziet tam cauri, jāpadomā, lai tu esi gatavs arī mazāk paredzamiem pasākumiem, vairāk paredzamiem pasākumiem, kaut kādas vēl rezerves lietas jāsaliek, kas ir jāņem līdz katram gadījumam, ja nu kas, bet tas, jā, tā diena ir tiek veltīta tam viennozīmīgi. Jā, paldies, to vienmēr arī kāzās, kad jūs, ka tu esi sagatavojies. Paldies, un tu man birdini ar tiem komplimentiem. Tā ir, jo, tāds vienkārši ir, jo tas nevienmēr tā ir. Redzi, tas ir tas jautājums. Es redzu kaut kāds cits Paldies. Teiks. Es to nesaku, ir vakar vadītājiem, kur mēs sadarbojamies ar tevi un vēl dažiem, kur mēs zinām, kad es zinu, kad sagatavojās vienmēr, bet ir diezgan traki jāatbrauc un kāds dienā lasa scenāriju. Redzi, tu par to vari spriest. Man nerad uzdod arī jautājumu. Kā vada tas, piemēram, kāzas? Bet mēs 2 vadītāji neesam bijuši vienās kāzās, un es nevaru, man nav atbildes. Un arī vēl joprojām tas, kas dara vienam, tas citam nedara. Un tas ir vēl viens tāds no ieteikumiem. Nepaļauties tikai un absolūti uz to, kas ir dzirdēts no citiem. Vajag to personīgo pieeju un vajag satikties, vajag aprunāties un tad izdarīt secinājumus un pieņemt lēmumus. Tikai uz ieteikumiem tas ir riskanti. Lai kā liktos, lai kā mēs pazīstam savus labākos draugus un viņi saka, tas bija super. Tomēr tā, es saku, tas... Es to stāstu arī kāzu lekcijās, kurās nāca kā viesis, un es tāpat pēc kāzām dzirdu, ka, vajadzēja klausīt tā vairāk. Kad tāpat cilvēki kaut kur uzticās un nesatiekās ar fotografu, kaut visiem tiem kāzu pakalpojumu sniedzējiem vajag satikties. Un redz, tagad uzzināju to tavu rīta rituālu, un es zinu, kāpēc ir vēl viens no iemesliem, kāpēc tu atbrauc tik ļoti koncentrējies uz kāzām un esi viņam. Tas arī ir pieredzes jautājums. Nemaz nerunāsim par to, ka es savā mūžā esmu, tās gan nebija kāzas, bet es esmu aizbraucis uz Mazsalācu salacgrības vietā un konstatējis, ka es esmu pilnīgi ne tur, kur man ir jābūt. Jau jābūt, un tur 100 km pa meža ceļiem tālāk ziemā tikt cauri. Līdz ar to tās arī pieredzes jautājumi. Zinot, ka tu vienmēr ierodies stipri agrāk, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka toreiz bija laikā arī citā geogrāfiskajā punktā. Ar nelielu tomēr nokavēšanos. Bet kopš tās reizes es saprotu, ka lai kā es zinātu arī, uz kurien man ir jābrauc, kā es braucu. Un pēkšņi tā rītā ir paņemts un uzraksts ceļš un uzlikti 6 luksafori pa ceļam, un tas viss ievalkās, tu nevari izdarīt neko. Vienīgais glābiņš ir, ja tu esi izbraucis laicīgāk, kas padara to mierīgāku, to ceļu posmu. Paldies tev, tas organizatoram arī dod to mieru, tu vienmēr daru ko var. Bet šitādas lietas vispār briesmīgi runāt, jo nekas jau nav beidzies, tas ir. Viss vēl notiek. Viss vēl notiek. Un ar tāds joks, es organizēju 100 kāzu, un es ceru, ka jūs vairs nebūs pirmās, kas aizdosies. Jo es, kad sāku plānot, es jau nezinu, tad, kad es parakstu līgumu, mēs vienojamies, es jau nezinu, kādas viņas būs. Mēs kaut kādu kopējo vīziju redzam, vai konceptu, vai reizēm pat nav, un mēs viņas būvējam. Bet es tā ceru, ka, ja ir izdevies tās iepriekšējās idejas, tad izdosies arī tā. Liels paldies! Atcerējos, ka mums filmējās. Es būšu pateicīgi, ja ierakstīs komentāros, tiek skatās, kas patika, īpaši, kas noderēja. Jo es ceru, ka es saņemšos un uzaicināšu to vēl kādreiz uz šādu sarunu, pēc kāda gada, pēc vēl kādas sezonas. Un droši arī jautājums var rakstīt. Vai ne? Un tad varētu rakstīt komentāros jautājumus, un tas palīdzētu mums saprast, kas vairāk skatītājiem noder. Jo es ļoti daudz saņemu privātas atsauces, bet komentāros latviešu kalperējās rakstīt savas domas. Drīkst vēl vienu ātru ieteikumu, principā jauniem pāriem.
tā kā mūsu, es saprotu, tavā auditorija pārsvarā ir tie, kas gatavojas kāzām, ir tāds vēl pāris lietas. Viena lieta, ko es vēl noteikti gribu pateikt, ir noteikti jaunam pārim izdomāt, ko nevēlas. Mēs vienmēr koncentrējamies uz to, man vismaz pēc pieredzes ir tā pieredze tāda, ka ir sajūta, ka visi koncentrējās uz to, ko mēs gribam to. Tas ir ļoti plašs spektrs. Bet mans aicinājums ir vienoties un saprast, kas patiešām ko negrib. Un tā ir ļoti būtiska sadaļa. Un es savā pieredzē esmu saskāries, man nepatīk zaļā krāsa pēkšņi. Man saka, man nepatīk gaisa baloni. Mēs negribam griezt tos ziedus. Izdomāt tādu, vienkārši arī pirms tikšanās apdomāt tiešām, kas ir tas, ko negrib. Par to, kas jums patīk, par to tad izrunāsiet ar Daci arī. Es domāju, Daci arī būtu daudz vieglāk. Ja jau sākotnēji būtu atām teikt tā, mēs negribam to. Un tad uzreiz ir tā saruna un arī pašiem izdomāt to. Tas tāds viens vēl piebildi. Jā. Paldies. Paldies tev par uzaicināšanu.